Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Es ceru, ka jums ir ko teikt, jo man nav ko teikt. Bet tas, ka meitenēm zālē patika, tas ir skaidrs. Es pagaidu drusciņu pamēģināšu. Tā kā atspēres nav nekādas, skaidrs. Tagad es saprotu, kāpēc jūs bieži guļat slimnīcā. Nāciet man tuvāk. Visi tuvāk, rindiņā kaut kā sastājamies. Tu esi, man tā liekas, vispārdrošākais, vai ne? Es tā neteiktu. Ir vēl kāds pārdrošāks? Es domāju, ka ir vēl pārdrošāki cilvēki. Nē, es no jums domāju. Es domāju, ka ne, visi esam pārdroši. Tātad jūs visi varat to augsto salto? Jā, noteikti, visi var. Labi, neprasīsim šobrīd parādīt, vai ne? Nē, kāds saka, vajag, tas, kurš teica, vajag var? Nu redz, ko labi, tur arī kāds var. Jūs droši vien tautiskās dejas nedejojat, vai ne? Gadās arī padejot. Visādi gadās. Agri, vai tev dzirnās kāds tik aktīvi ar akrobātiku nodarbojas? Nē, bet tas ir tas, kas tiešām dejotājiem noderētu. Un man liekas, ka arī puišiem noderētu dejošanu un arī otrādāk dejotājiem tas, ko viņi dara. Jo principā jau šobrīd ir tā, ka dejotājiem ir jābūt ārkārtīgi universālam. Praktiski viņam jāmāk ir viss, kas saistīts ar kustību. Ja, un man liekas, ka viens pakāpiens jums, tā teikt, viena lieta jūs esat apgūši, un es jums novēlu šajā kustību lietā iet tālāk un to saistīt varbūt tās tiešām ar vēl kaut kādām kustību lietām, cīņām, ar tautas dejām, kāpēc meiteni nepaņemt pie vidokļa vai ne, un nenodejot es mācēju danci vest. Tā kā es domāju, ka jums ir viss, kas ir dejotājiem nepieciešams, jūs esat baigi foršie. Jāna, vai tu biji redzējusi uz šīs skatuves tik daudz salto? Nebiju, un tas bija tik ritmisks, enerģijas pārpilns priekšnesums. Es vairākas reizes no tā enerģijas kopuma atsitos pilnīgi atpakaļ tā krēslā. Tas bija kaut kas tik foršs, un man ir tik ļoti liels prieks, puiši, ka jūs ar to Preiļos nodarbojaties, un es ceru, ka jūs neesat vienīgie Preiļos, kuri nodarbojās ar to.
Nav vienīgie. Ir vēl čalīši, ja? Ir, protams, ka ir. Baigi labi, dariet to, un jā, es arī saprotu, ka jums nebija līdz galam te vietas, kur izvērsties, ja? Tajā pašā laikā es pat negribu iedomāties, kas notiek brīvā dabā, ja? Nu, tad tur tantei brošas nokrīt, ruļļi iztaisnojās un mute vaļā. Ar vietu bija par maz, bet, nu... Bet tik un tā jūs savu panācāt, maleči. Paldies. Panāc man tuvāk vēl. Pirms Jāņa viedokļa es gribēju uzprasīt. Tad, kad jūs guļat slimnīcā, jūs varat mierīgi nogulēt, vai jūs tur arī ņematies pa gultiņām, lēkājat, kaut ko lampās karājaties? Mēs vispār negulējam slimnīcās, jo mums nekad nebija tādus traumas nebija. Vizītkartē tur runāja, ka ir nācies? Bija gadījumi, kad nācās gulēt slimnīcās, bija taisīties gan operācijas, gadies visādi. Bet tas mums patīk un mēs ar to turpināsim nodarboties. Un jūs ar to nodarbosieties, bet kas ir tas, kas liek ar to nodarboties pēc slimnīcas? Kādam jābūt tam štimungam? Nē, es domāju, ka mēs gribam attīstīties tālāk, nestāvot uz vietas un iet kaut kur tālāk. Vienalga bija trauma un bija, un kas tad? Apsities uz vietas? Nē, iet uz priekšu. Tad redz, Jāni, ja džeki apsitas uz vietas, viņi iet uz priekšu. Tavs viedoklis par to? Jā, un man patīk, ka jums ir kopējs viedoklis, ka jums nav divi dažādi viedokļi. Protams, slimnīcā. Viņiem ir divi viedokļi. Jā, tas ir parši. Mēs parasti runājam, ka baigiem maleči uz lielās skatuves cilvēki atnāk un parāda, un šeit pirmo reizi tiešām jāsaka, kāda lielā skatuve, kad jums vajadzētu vēl daudz lielāku, un tad jūs varētu parādīt vēl daudz ko vairāk, un turpat man jau likās, kad no griestiem sāks krist tās lampas nostot, kad bija tas augstais lēciens, bet paldies Dievam, viss bija kārtībā. Es nezinu, teiksim, ja jūs tiksiet tālāk, tad varbūt kaut kādā izņēmuma kārtā, varbūt ir iespēja ar šovu režisoriem runāt par to, ka varbūt nofilmēt jūsu priekšnesumu kaut kādā ārā, jo skaidrs, ka šeit tas, ko jūs parādījāt, bija kolosāli, bet tomēr ļoti daudz kas atkārtojās, ja? Bet es arī saprotu to, kāpēc tas tā ir. Varbūt, es nezinu, varbūt tiešām ir tāda iespēja. Patās LNT studijā, ka viņi skraida lēkā visur un operators skrien pakaļ kamerām un lēkā. Par īgu tieši tā, jā. Tad man liekas, ka operatoriem ir jāsāk kačāt, kā saka, skills. Jo man es domāju, ka viņiem būs. Māksliniekiem jāsāk šūt tev biezāks kaut kāds apģērbs, bet pa mazu, protams. Izskatās, ka es esmu nosalis? Nē, ja tev būs ārā jāiet vadīt šis pasākums. Jā. Pavasaris tomēr nāk. Agri, 10 sekundes zvaigznei. Man nav šaubu šoreiz, pilnīgi nekādu. Aiziet, bet... Pareizi! Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Es gribu vēl un vēl redzēt. Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Būs. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.